Sveiciens visiem hokeja cienītājiem Latvijā. Sveicināti! Mēs gribam šodien jums dot dažus padomus slidošanas tehnikas pilnveidošanai. Tad ar ko sākās hokejs? Hokejs sākas ar pamatstāju. Kājas nav kopā, kājas ir plecu platumā, nedaudz platāk noliekam, ja? Nūja ir uz ledus un abās rokās. Iesēžamies ceļos, ja? Tātad kājām jābūt plati, jo ja viņas ir kopā, lai es mēģinu, nevaru izstumt viņu no vietas, ja? Viņš tad stāv stabili. Nūja jābūt uz ledus, bet neguļot viņai virsū. Ja guļ virsū, tad ir kritiens, ja? Ja nūja ir stabili rokās, es varu pasist, nekas nenotiks. Tagad parādīsim, kādā leņķī ir jābūt kājām. Tad pagriežamies uz sāniem, lai mēs varam no sāniem redzēt. Ja? Tad kāju leņķis ir nepieciešams. Ja mēs pieliekam nūju, celim ir jābūt pārni pūrngalam. Ja? Pacelies augstāk, lūdzu. Augstāk. Ja? Tad šādi būs nepareizi. Iesēžamies maksimāli dziļi, cik vien varam. Ja? Un atgādinu vēlreiz, nebalstamies uz nūjas. Iesēžamies, mugura ir nedaudz ieliekt uz priekšu, un nūja ir brīvi. Tātad vēlreiz par stabilitāti. Ja mēs sēžam ar kājām kopā, nevis plecu platumā vai platāk, nav stabils spēlētājs. Nedaudz viņu pagrūžot, viņš neturās pretīm. Kājām jābūt plati ar iespēju, ka pretinieks grūžot viņu nevar izstumt no vietas.